Pat stipras lietus un vairāk kārtēja izmirkšana nebija īstais iemesls, lai seniori dotos mājup. Ēdoles pils parks šoreiz nodots senioru rīcībā. Te norisinājās jau 16. senioru sajiets. Pasākuma apmeklētāji sabraukuši no kādreizējā Kuldīgas rajona, tagadējās Krundas, Kuldīgas un Alsungas novada. Šo 16 gadu laikā Ēdolē seniori pulcējās pirmo reizi. Ēdole jau vairākus gadus tam gatavojās. Mums likās, ka mums nav estrāda. Mēs tā kā mazliet bažījāmies, vai šie vasaras mainīgie laika apstākļi šo pasākumu atļaus mums godam sarīkot, bet mēs riskējām un laiks ir tāds, kāds ir. Cerēsim, kad pasākuma tālākā gaitā viss būs kārtībā. Seniori, man liekas, vienmēr ir apmierināti. Šeit brauc tikai tie, kuri ir apmierināti. Tie, kas nav apmierināti, tie paliek mājās. Un šeit brauc cilvēki, kuri māca atpūsties, kuri savos gados tiešām neguļ mājās un nesten, bet tiešām ir gatavi baudīt dzīvi. Pirmais senioru sajiets norisinājās Rāņķu pagastā 2001. gadā. Arī toreiz, tāpat kā šodien, tas bija kuplī apmeklēts. Gadu no gada senioru sajiets viesojas kādā citā pagastā. Iniciators bija Uldis Jaunzemis. Viņš izdomāja, ka tomēr veciem cilvēkiem ir jāsatiekās. Un tad pirmie svētki arī, lai gan viss pagasts nebija, bet tikās taisni Rāņķos. Liekas, ka bija jauki un pirmā reize tā satikšanās noteikti. No Rāņķiem ļoti daudz man brauc tamdēļ, lai varētu satikt savus bijušos darba kolēģus. Ja? Tātad ikdienā viņus nesatiek, viņiem tur Ēdolē zootehnikas, ja? To tagad satiekās. Tādā ziņā. Sajieta diena bija piepildīta. Apmeklēts gan svētbrīdis Ēdoles baznīcā, kopīgi iestādīts koks, izzināta Ēdoles apkārtne un iepazīta leģendām aburtā Ēdoles pils. Arī savam pagastam raksturīga ziedu paklāja veidošana bija viens no senioru sajieta dienas uzdevumiem. Mums sagāpa, cik mums ir audēja, tad mēs uzaudām sedziņu. Un es nezinu, cik tur tās konfekcijas samests, bet nemaz tik slikti neiznāca. Kaut gan viena bija vēl smukāk pa mūsu austo segu, arī austa. Cilvēki ļoti satiekās tādi, kas sen nav satikušies. Cits pat iepazīstās, pēc daudz gadiem nav ticis. Es domāju, ka jābūt tādiem svētkiem ir. Kura vēl jautrākā tauta ir kā seniori. Un dažreiz pat jaunie mūs apskauž. Viņi saka, jūs visur braucat un ballēties. Mums tik disko. Mēs uztaisījām no lauksaimniecības produkcijas. Viss kaut ko un zieds arī un visu, ko mēs ražojam un kas mums aug dārzā. Mēs katru gadu braucām. Tas taču mums, večiem. Kā tad nebrauc, jābrauc. Ik viens seniors priecājās par iespēju atkal satikties vai no jauna iepazīties. Viņi neslēpj, ka kopā būšana viņiem nozīmē daudz. Ir atmiņas, par to, ir satikšanās ar biedriem, ar tiem, ko kādreiz kopā strādās, kas ir Kuldīgas rajonā paklīduši, un tagad šeit satiekamies atkal, un tas ir ļoti patīkami. Pēc tam ir ko pārdomāt 3-4 dienas mājā un priecāties par to. Ja. Brīnišķīgi! Jauki, šis man satiek. Kādu no Ēdoles vairāk, no citurienes. Pazīstam. Jā, ko neredzu vairākus gadus pat. Tā vienmēr ir bijis, kad jauniem liekas, ka viņi ir gudrāki, bet šī dzīves pieredze, kas nāk līdz šiem veciem ļaudīm, mēs jau paši redzam, kad ir katram tāds posms, kad mums negribās klausīt savus vecākus, savus vecvecākus, bet kad mēs nobriestam, mēs saprotam, ka protams, mums ir ļoti daudz, ko no viņiem mācīties. Tika sveikti arī gadu un pieredzes bagātākie seniori. Jānis Baumans no Laidu pagasta nosvinējis 93. dzimšanas dienu, bet ēdolnieces Broņislava Hausmane un Vallija Vinklere 88. dzimšanas dienu. Par muzikālu gaisotni sajietā rūpējās folkloras kopa Atštaukas no Liepājas. Es nenācu šai vietā savu vietu izgulēti. Ai, rai, rai, ritam, ai, rai, rai, ritam, ai, rai, ralala, rīralala. Jau nākamajā gadā 17. senioru sajiets norisināsies Rendā. Baiba Podniecīvo Peršvicas Krundas televīzija.